17 vai puse. Kaspars būs miris. Nauris miris. Labrīt. Neko baigo negribēju jums ziņot. Ēd vafels, kas bija laukā. Atsācis ne jau netīšām vai speciāli. Tad bišķi mīksts, jopa. Ja viss pēc kārtas, tad kad gājām gulēt, tālumā zibeņoja. Un tad tas zibens arī atnāca līdz mums kaut kad. Gulēt bija tā sūdīga tā slīpe, visu laiku slīd uz leju. Tā kā, ja jums ir matrači, guļamais, tad neceliet telti slīpi uz leju. Slīdēsiet ārā. Taču visu nakti bija mocības slīdēt uz leju, bet tas līdz aizmigšanai. Aizmigt jau varēja pēc tam pamosties kājgalī kaut vai. Taču bija negājis baigais, koki gāja pa gaisu. Likās būs baigi. Es kaut kad pa nakti biju izgājis ārā, Kaspars arī bija ārā. Izgāju, nebija tur izturams vairāk baigais karstums. Izgāja puspliks ārā. Kaspars tur uz laipiņu čatojās. Nezinu, cik bija pūkstens. Bet tad, kad sākās baigais, pēc tam. 2 atnāca apakaļ. 2 viņš atnāca apakaļ. Un tad jau bija tas? Nē. Nē? 3 mūža. Labi, viņš 2 atnāca apakaļ, ap 3 apmēram vai kaut kur tā bija baigais negais. Likās, jāpārcieš būs. Telts nebija varbūt līdz galam piestiprināt. Varbūt arī bija. Pārcietām visu to zibeņu un pērkoņu aizgāja kaut kur projām. Uz vietām varbūt, kur mēs jau bijām šīs iepriekšējās 2 dienas. Vai 3. Tā, šodien ir piektdiena. Brauksim, skatīsimies, kur mūs gaida kāds tusiņš. Tā piecēlos, bišķi pār 8. Un es domāju, jāaiziet laukā. Izgāju laukā un metos ežezerā. Pirmo reizi tā vienkārši bija ieiet. Gāju un ielikos. Izpeldēju aplīti līdz saulei. Tāds mierīgs viss bija. Izdāts ārā un es ēdu. Pagaidām visu. Turpināsim ceļu uz Dagnu, tad Krāslavu un tad Daugavpilu. Jā, visu.